Aizvadītajā nedēļā es aizsāku tēmu par to, ka daba iedvesmo ne tikai mākslinieks, bet arī ierīču ražotājs, un tam lielisks pierādījums bija skaļruņa Grow Up. Šonedēļ es vēlos turpināt šo tēmu un pastāstīt vēl par kādu lielisku darbu, kur radīšanai ir iedvesmojusi daba. Dizainera Nisoku jaunākais darbs ir lampa, kam viņš ir devis nosaukumu GLaDOS. Kā pats dizainers apgalvo, tad lampas radīšanai viņu esot iedvesmojusi saule, ja precīzāk saules aptumsums. Lampa sastāv no 4 atsevišķām daļām, kuras visas kopā veido perfekti apaļu bumbu. Lampas sānos ir lēcu formas paneļi, kurus iespējams kustināt dažādos virzienos. Pašas paneļus pie lampas notur magnēts. Lampa aprīkot ar 5 vatu LED diodēm, līdz ar to lampu iespējams piekārt ne tikai pie griestiem, bet to droši var novietot arī uz galda virsmas, neuztraucoties, ka tā sabojās to. Nu ko, šī lampa ir vēl viens lielisks pierādījums, kā daba cilvēku iedvesmo uz skaistu lietu radīšanu.